Sveiki, Ilze! Sveiks, Uģi! Mēs te šodien pirmajā pilnajā raidierakstā, jo pēc mūsu tās tīzerīšu palaišanas, tautās, saņēmām tādu ziņu no viena slavena režisora, kurš arī algaunieks no Ģirta Šoļa, un viņš teica, ka podkāsti nevar būt, jo tur valodnieki kaut ko iebilst pret podkāstiem, tad mums ir raidieraksts. Tad lai tā būtu. Tā mēs, šodien, pa ko mēs raidierakstā runāsim? Aprunāsim, kādas ir mūsu biedrības, kādi jaunumi, ko mēs esam izdarījuši, kas plānojās. Tad mums ir arī svarīga informācija no pilsētas vadības. Tikāmies mēs ar attīstības nodaļu. Tad mums šodien ir paredzēti arī viesi. Būs veseli 2 gabali viesi. Nedaudz pieskarsimies arī jautājumam par to, kad drīzumā nāk pašvaldību vēlēšanas un vēlēšanu maratons jau ir iesācies, un kā mēs uz to visu skatāmies un kā mēs to vērtēsim. Tātad, par biedrības jaunumiem. Par biedrības jaunumiem. Sākam ar to, ka mums ir brīnišķīgas lapiņas, ko mēs plānojam izsūtīt līniju iedzīvotājiem. Un tu varbūt vari pastāstīt savu piedzīvojumu. Šīm lapiņām bija ļoti interesanti. Mēs mēģinājām atrast formu un veidu, kā viņas izdalīt pa paskastītēm mūsu apkaimē. Un vienīgais, kurš tādu pakalpojumu tā daudz maz piedāvāja, bija Latvijas pasts, valsts uzņēmums Latvijas pasts, kurš, lai šādu procedūru veiktu, lika, viņiem tāda kārtībā vajadzēja noslēgt līgumu. Līgumu noslēdzām digitāli, ar elektroniskiem parakstiem apstiprinātu. Tad mums piešķīra manspasts.lv piekļuvi, kodus un paroles un ko tik vēl ne. Izrādās, ka mans pasts šādiem pakalpojumiem nav piemērots. Tad bija šīs lapiņas jāved manuāli, jāved uz to pasta nodaļu, kas ir lidostā Ziemeļielā. Jādod bija pie šlagbauma, jāgaida lietus laikā, jāgaida kāds cilvēks, kas atnāk, paņem. Viņš paņēma, aiznesa, īsti nevar saprast, būs, nebūs, ir pareizi nodots, nav pareizi nodots. Bet jebkurā gadījumā pakalpojums ir apmaksāts un gaidām šīs lapiņas paskastītēs pēc pasta koda LV3003, kurā, diemžēl, pirmā līnija nav iekšā, bet to mēs atrisināsim pašu spēkiem pirmo līniju, jo apciemosim. Un te ir aicinājums iepazīties ar mūsu biedrību, stāties biedrības rindās un aktīvi darboties, mājaslapas, kontaktinformācija un būt viena liela kopiena. Jā. Šajā sakrā mēs arī varētu nākamo jautājumu apspriest par kopsapulci, kas mums ir jāorganizē. Un ir radies jautājums, vai tomēr organizējam kopsapulci klātienē vai attālināti. Un esam nolēmuši šo jautājumu dot uz balsošanu biedru čatā, jo iepriekšējā reizē uzdotais uzdevums par mūsu raidieraksta nosaukumu ļoti labi balsošana veicās. Un tad mūsu jaunais nosaukums, Uģi? Mūsu jaunais nosaukums, tūlīt paskatīšos, ar pilnīgu balsu vairākumu ir uzvarējis variants līniju sarunas. Tā kā turpmāk mūsu raidieraksts sauksies līniju sarunas.
kaut gan mēs bijām domājuši citu, bet vairākums ir par šādu nosaukumu, un pie tā arī paliksim. Jā, par to pilnsapulci ir tā, ka ir pagājis jau laiks, kad mums jātaisa pilnsapulce, un par cik mēs jau šobrīd esam pie 170 biedriem, tad ir grūti atrast vietu, kur visiem sanākt. Ir grūti visus sapulcināt, laikus un tā. Un varbūt tiešām ir iespēja tāda, kad pusi attālināt, pusi uz vietas, kaut kāda hibrīda variantā, lai mēs zinām, kā mums izsludināt, ir juridiski, lai viss būtu korekti biedrības pilnsapulcei. To uzliksim uz balsošanu biedru čatā, un tad skatīsimies, kādi būs tie rezultāti. Jā. Tā, kas mums vēl ir biedrībai? Tā, biedrīs. Mēs bijām domē uz tikšanos. Jā, mēs bijām tagad pa pilsētu. Bijām pilsētas domē, attīstības nodaļā, tikties ar attīstības nodaļas vadību un darbiniekiem, un uzzinājām tādus patīkams jaunumus, kā KEM, kā viņa klimata un kāda tur ministrijas iestādē, valsts vides dienests, ir atraduši līdzekļus, lai veiktu zemes, bet pazemes gruntsūdeņu mērījumus ārpus tās bīstamu atkritumu izgāstuves. Tā kā šobrīd tur pēc mūsu informācijas esošās ir iepirkums, laikam ir noslēdzies, šobrīd tiek izvērtēti piedāvājumi, un drīzumā jābūt ir pētījumiem, kur URPS skatīsies pazemes gruntsūdeņu ķīmisko sastāvu ārpus izgāstos teritorijas, lai saprastu, cik tālu ir tā ķīmiskais piesārņojums ir izplatījies. Tā kā tas tāds patīkams jaunums, kas mūsu darbībai ir kaut kāds nesis rezultātus un iekustējušies. Ja kāds ir palaidis garām informāciju, tad šis ir jautājums, ko mēs risinājām ar de facto palīdzību par izgāstuvi kosmosu un par vidas piesārņojumu, kas tiek monitorēts un maz tik veiksmīgi nedarbojas, un līdz ar to ūdens kvalitāte līniju apkaimē ir ne tā labākā. Un droši var atrast raidījumu, apskatīties pamatinformāciju, un tad šis arī ir turpinājums. Jāsaka, ka de facto nebija mūsu iniciatīva, viņi paši atrada mūsu, un viņiem šis jautājums arī likās interesants, ko pacelt gaismā, bet jā, tas deva tādu grūdienu uz kaut kādu risinājumu. Uzreiz arī no ministrijas puses bija tāda konstruktīvāka saruna, jau iedziļinājās jautājumā, un tā kā jā, tas bija ļoti, ļoti labi. Tad vēl pa pilsētu. Pilsēta gatavojās budžeta pieņemšanai, biju uz vienu tikšanos, ko organizēja Zemgales Tirzniecības rūpniecības kamera, kur pilsētas vadība iepazīstināja nākamā gada budžeta ieskicējumu, un jāsaka, ka nekas baigi nemainās mūsu apkaimē, izņemot bērndārzu, slaveno bērndārzu, kurš izrādās, ka būs. Būs. Bet kad viņi sāks? 20? Plāno 2026. gadā uzsākt un jāpabeidz līdz 2028. gadam. Jā, tur kaut 250 bērnu vietas, un tā kā tas bērndārs plānojās uz 10 miljonu budžetu celšanai, puse no pašvaldības, puse no, valsts vai Eiropas. Tā. Vēl bija interesanta ideja par tirdziņu organizēšanu līniju apkaimē. Mēs domē
sazinājāmies ar atbildīgo personu un uzzinājām, kā šādi tipi pasākumi jāorganizē un kā tas notiek. No idejas par iknedēļas tirdziņu mēs tomēr droši vien pāriesim tikai uz vienu reizi mēnesī, jo tā doma ir, ka tirdziņš tiek apvienots ar kādu pasākumu. Līdz ar to tur ir vairāk veida atļaujas nepieciešams un organizatoriskais darbs. Un tādējādi mēs aicinām aktīvistus, gan tiem, kam ir idejas par tirgošanos, gan arī tie, kas labprāt piedalītos tieši pasākumu organizēšanā, dot mums kādu ziņu un varētu organizēt darba grupu un sākt jau strādāt pie pirmā tirdziņa projekta. Tas tirdziņš ir paredzēts pie bibliotekas, aiz bibliotekas tajā vietā, kur ir pašvaldības zeme. Un, es domāju, ka ideja nav slikta, ir ļoti laba, interesanta, arī daudziem apkaimes mairažotājiem interesanta. Tā kā piesakaties aktīvisti, kuri varētu iesaistīties šajos organizatoriskajos pasākumos. Tā, kas mums vēl tāds interesants? Tā. Jā, viens kutelīgs jautājums, kas mums apkaimē ir radījis tādas pārdomas, ir tas, kad pieņemot lēmumu pašvaldībā par aglomerācijas teritoriju, tajā lēmuma aprakstā tika minēts, ka mūsu apkaime ir ekonomiski neizdevīga jebkādiem infrastruktūras uzlabojumiem. Tur tie aprēķini veikti pēc apkaimē deklarētajām personām, un tāpēc ir ļoti jāskatās, mums varbūt iekšēji kaut kā jāmēģina noskaidrot, kas ir iemesli, vai tiešām nedeklarējās, vai kāpēc nedeklarējās, jo mājas ceļās, apbūve notiek, viss notiek, bet pēc aprēķiniem domēji rādās, ka mēs esam neperspektīvs rajons. Tā kā droši vien, kad iekšēji mēs arī mēģināsim šo jautājumu risināt, skatīties, ja kādam ir viedoklis vai informācija, varbūt var vienkārši mums rakstīt uz e-pastu vai ko, lai tas paliks iekšienē mums, lai mēs saprastu apmēram, kāda ir tā situācija, kāpēc, vai tiešām nedeklarējās, deklarējās, un kas ir tie iemesli, kāpēc nedeklarējās. Tā, man bija vēl viens interesants moments tikai. Tu domā par deputātu vēstulēm un vēlēšanām, kas jau par deputātiem, jā, tas ir grūts jautājums. Mūsu deputāti ir vareni aktīvi deputāti, bet daži pat atļaujās neatbildēt uz viņiem adresētām vēstulēm. Atbild opozīcijas deputāti, bet, kā zinām, lēmumu pieņemšanā opozīcijas deputātiem liela svara nav, tāpēc sāksim arī pajautāt deputātiem par to, kāpēc neatbild, vai tiešām uzskata tā, ka neatbild. Piemēram, ja domas deputāts, augsta amatpersona var uz iedzīvotāju jautājumiem pateikt, es jums parādīšu, kur paņem 25 litru ūdens. Tas liekas, ka šis deputāts ir, man liekas, noguris no savu ilglaicīgā amata pienākumu pildīšanas un kaut kā jāmaina attieksme pret to, ko viņš dara. Jā, jāmeklē konstruktīvas problēmu risināšanas iespējas. Tad... Ko, lielos vilcienos esam izgājuši cauri jaunumiem, kādi mums ir bijuši. Varbūt aicināsim pie mums ciemiņus. Jā. Tā, šodien mums ciemos ir, kā lai saka, mūsu biedrības
mūsu biedrības tā kā iedvesmotājs, paraugs, no kā mēs ņēmām paraugu šādai biedrībai, Kaspars Spunde. Sveicināti! Kaspars ir Čiekurkalna apkaimes biedrības dibinātājs, ja? Jā. Dibinātājs. Un cik ilgi ir jūsu biedrība? Nu, mēs nodibinājāmies tālajā 2015. gadā, tā ka šogad svinēsim 10 gadus. Wow. Ops. Mums vēl tas ir priekšā. Es atceros savā NVO darbības iesākumā, kur Rīgā gājām savu biedrību pirmo kārtot tur visāds jautājums tur, un Kaspars arvienmēr bija tur visās sanāksmēs, tur es domāju, kāda apkaime, ko viņš tur ņemās tur. Bet nepagāja neilgs laiks, kad pats tādā krāsā, un apkaimes biedrības tāds ļoti labs formējums, kā savu apkaimi var izcelt, bīdīt, saliedēt, pilnveidot, attīstīt un tā tālāk. Tāpēc pirmajā reizē mums Kaspars piekrita atbraukt ciemos un pastāstīt par apkaimes biedrībām, ka mēs neesam tādi vienīgie. Ir daudz vēl. Rīgā vispār ir, es zinu, kaut kur pie 30 viņš. Vairāk, jau ir pār 40. Tur nav tik daudz rajonu. Rīgā ir 58 apkaimes. Ārprāts. Cik Jelgavā? Mēs Jelgavā arī, mums daudz cilvēku saka, mēs arī gribam savu apkaimē. Viena bija forša apkaime, Psihenes apkaimes biedrība. Zin, labs nosaukums? Jā, priekšnosaukumi ļoti oriģināli. 10 gadi. Kas bija motivācija un nepieciešamība? Kāpēc bija jāorganizē? Jā, nekas oriģināls. Toreiz mēs nesajūtāmies sadzirdēti no toreizējās varas. Atgādinu, ka toreiz pie varas bija Ušakovs. Ilgi lauzāmies kā iedzīvotāji, lai tiktu pie viņa un varētu atrisināt operatīvi kaut kādus sasāpējušos apkaimē jautājumus. Viens no tādiem bija 5 ielu krustojuma tā kā pārbūve, lai tiktu izveidots apļveida krustojums. Un tad, kad saņēmām atteikumu no toreizējā satiksmes departamenta, ka avārija maz, līķu nav, un tāpēc mēs neko nedarīsim. Tas bija tāds tā kā pēdējais pieturas punkts, ka skaidrs, ka ir jāmobilizējas, ir jātaisa sava iedzīvotāja biedrība, lai varētu tad jau kā biedrība ņemt uz masas toreizējo Rīgas domi. Līdz tam jūs rakstījāt pa vienam vēstules? Līdz tam iedzīvotāji rakstīja pa vienam vēstules, un pēdējais piliens par to apļveida krustojumu bija tāda, ka es nostājos arī kā iedzīvotājs vēl toreiz ar parakstu lapu un aicināju parakstīties iedzīvotājs garāmgājējs par to, lai šis krustojums tika sakārtots. Toreiz savās nepilnas 200 parakstus, bet tā atbilde bija tāda, kāda viņa bija. Bet jā, Rīgā ir bišķi savādāk tā situācija, kā citās pilsētās. Tur apkaimes biedrībām ir kaut kāda alianse, ja jums? Tas jau ir nākamais solis apkaime attīstībā. Tad, kad apkaime biedrības bija izveidojušās, viņas bija kāds 11, nepilns 20 ap to brīdi. Tad 2018. gadā mēs ar domu biedriem sanācām no tādiem aktīvistiem un izlēmām, ka, lai to svaru vēl vairāk pieaudzētu, ir jādibina šī Rīgas apkaimju alianse, kurā apvienotos Rīgas apkaimju biedrības, un kas būtu tāda jumta organizācija. Tas aprēķins bija vienkārši. Ja tev var ignorēt kā vienkāršo iedzīvotāju, tev var mēģināt ignorēt jau arī kā apkaimes biedrību, bet tad ignorēt Rīgas apkaimju aliansi, kurā apvieno uz to brīdi te jau visas eksistējošās apkaimju biedrības jau kā politiķiem ir ārkārtīgi riskanti. Jā. Skaidrs. Un tā apkaimes alianse sevi uztur no kā? Rīgas apkaimju aliansei nav tāda. Ir kaut kāda iesaiste no pašvaldības puses tur? Jā, šobrīd jau ir iespēja pieteikties grantam. Tur atkarība. Jebkurai Rīgas apkaimju biedrībai šobrīd ir iespēja pieteikties
tādam grantam no pašvaldības atkarībā no biedrības biedru skaita, aktivitātes 1000 vai 3000 eiro gadā, kas nav ļoti liela summa, bet ļauj nosakt kaut kādas minimālās grāmatvedības izdevumus vai nopirkt kādu ļoti nepieciešamu lietu apkaimes biedrībā, piemēram, saliekamo galdu, solas vai telti. Mums tas vēl ir priekšā, jo mēs esam otrā apkaimes biedrība Jelgavā, pirmā ir RAFA apkaimes biedrība. Esam ar viņiem tikušies, bet viņi tā aktīvi īsti nedarbojās. Bet būs jātiekās vēl un jāsaprot, jo mēs šobrīd tāds galvenais jautājums mums ir iedzīvotāju padoms kā pilsētā. Bet tur arī, kamēr tas viss tik lēnām tas viss notiek, un nevar jau tās pašas biedrības sakomunicēt, lai izveidot kopīgu dokumentu, iesniegt, tur saskaņojam, nesaskaņojam un tā. Bet jā, tas mums ir vēl darbs uz priekšu. Man tagad ir praktiskāk ievirza Čiekūrkalna biedrībai. Es zinu, ka jums baigi aktīvi notiek un labi ir aizgājuši tie Čiekūrkalna tirdziņi. Mums ir arī tā doma, iedzīvotāji ir izteikuši vēlmi, ka tādus tirdziņus taisīt. Mūsu apkaimē ir vieta, viss ir. Kā jums tas iesākās? Ir kaut kādi padomi, kā mums iekustināt to lietu? Es saprotu, ka pirmo, otro reizi tāpat tur būs niecīgi kaut kas, bet ar laiku. Es atceros, ka tu pats reklamēji un aicināji tur tie tirdziņi, tur reāli forši lietas. Tur. Jā, patiesībā tie tirdziņi Čiekūrkalna krustcelēs, tā mēs saucam šo 5 ielu krustojumu, kur līdzās atrodas tagad jau bruģēts laukums, labiekārtots, apgaismots, kur mēs katru otro svētdienu rīkojam šos mājražotāju tirdziņus. Šis tirdziņš ir pat senāks par biedrību, tāpēc, ka ja biedrību nodibinājām 2015. gadā, tad pirmais mājražotāju tirdziņš mums sanāca 2014. gada decembrī. Tas bija Ziemassvētku tirdziņš. Un tā ideja tieši tā arī radās, ka cilvēks visvienkāršāk ir sapulcināt ap kaut kādu pasākumu. Jo tas nebija vienkārši tirdziņš, tas bija arī Ziemassvētku pasākums ar budēļiem, ar dejām, ar kopīgu zirņu, ar speķi, virumu uz ugunskura gatavotu. Tā bija tāda lieliska iespēja iepazīt tos apkaimes iedzīvotājus, arī pasniegt to ideju, ka mēs šeit tagad pulcējamies un mēs gribam izveidot apkaimes biedrību. Un, tā tas pasākums arī aizgāja. Un toreiz es sazinājos ar tādu mājražotāju biedrību. Viņš šobrīd, diemžēl, vairs nepastāv, bet viņi mums palīdzēja sapulcināt tirgotājus. Un no tā brīža tie pasākumi Čiekūrkalna krustcelēs arī notiek. Sākumā viņi bija reizi ceturksnī, uz gadskārtu svētkiem, tur uz Lieldienām, Jāņiem, Miķeļiem, Mātiņiem, uz Ziemassvētkiem. Bet dažus gadus vēlāk, sajūtot šo pieprasījumu, ka cilvēkiem tas patīk, cilvēkiem to vajag, mēs viņu sākām rīkot biežāk. Tad bija reiz mēnesī, un tagad jau, kā es teicu, ir katru otro svētdienu. Ir kur augt mums. Tas ir ļoti laba ideja, jo mēs arī te sākām to ideju kustināt un jau ir parādījušies arī mums tāds sabiedriskais centrs. Viņi tā kā vēlās iesaistīties, mums tur blakus biblioteka, tur tiem ir kaut kāds intereses. Tā mums pašiem te ir visādas mazākuma tautību biedrības, kuras dejo, dzied un visu kaut ko, kuras ir gatavs arī. Tā kā tā ideja ir forša, bet kad mēs bijām domē noskaidrot, kā notiek tā visa procedūra saskaņošanas, tad bišķi tā, vai mums to vajag? Tāpēc man radās jautājums, cik vienkārši jums Rīgā ir katrs šis tirgošanās pasākums, vai ir atsevišķi, vai tomēr viņš ir kāds komplekss? Jā, tā kā šai vietai nav tirgus statusa, tiek skaņots katreiz kā atsevišķu ielu tirdzniecības pasākums. Katru reizi mēs iesniedzam tirgotāju sarakstu, programmu, kas tur notiks. Un es pieņemu, ka Rīgā šie noteikumi ir vēl stingrāki un tā birokrātija nedaudz lielāka, jo mums ir pat atrunāts,
kādas ir pieļaujamās telšu krāsas. Piemēram, Rīgas vēsturiskajā centrā viņas var būt tikai gaišas, respektīvi baltas, bēžas vai gaiši pelēkas. Bet ārpus Rīgas vēsturiskā centra ir dažādu krāšu telts, kas ir absolūti loģiski, jo tie cilvēki brauc no dažādām Latvijas vietām, un nav jau tā, ka visiem ir tikai baltas telts, piemēram. Tad mums viņas ir jāizkārto tā kā no tumšākās uz gaišāko, kas ir reizēm neiespējamā misija, tāpēc, ka tirgu ir arī zinām principi, pēc kuriem tu izkārti tos tirgotājus. Tu nevari likt blakām, piemēram, 2 gaļas vai 2 zivju tirgotājus. Ja? Tad viņi jāieliek ar kaut kādu distancīti, lai tur neveidojas kaut kāda rīvēšanās. Un tad ejam saskaņo gan šīs nozares, gan vēl telšu krāsu, bet mēs, protams, cenšamies to ievērot. Un cik tirgotāji jums ir parasti un cik liela darba grupa to organizē? Jā, šobrīd jau tas ir aizgājis tādā diezgan pusautomātiskā režīmā. Ja Čiekurkalnā tur ir sadarbības partneris, kurš organizē šos tirdziņus, no mums, kā no biedrības, tiek prasīts tikai informatīvais atbalsts, respektīvi, ka mēs pareklamējam šo tirdziņu mūsu sociālajos tīklos. Norises vietā ir uzstādīts arī reklāmas baneris, kur ir informācija par tirdziņiem, teiksim, tuvākajā ceturksnī. Tā ka tas ir šobrīd jau tādā pusautomātiskā režīmā, un biedrības iesaiste tur ir ārkārtīgi neliela, izņemot tās reizes, kad mēs kā biedrība tiešām paši arī piedalāmies. Tas ir reizes ceturksnī, kā jūs teicat, tas ir saglabājies. Tad mēs domājam par tādām publiskākām aktivitātēm, jo skaidrs, ka atnākt uz iepirkšanos vienkārši ir viens. Bet tad, kad tu atnāc jau arī uz kaut kādu tādu saliedēšanās pasākumu, vienalga, vai tā ir kopā padziedāšana, padejošana vai, piemēram, pelēko zirņu speķi kopīga baudīšana, tas jau ir kaut kas cits. Protams, ka tas ir tāds papildus magnēts, kas liek cilvēkiem iziet ārpus savām durvīm. Es pieņemu, ka tas ir privātmāju rajonā vēl lielāks izaicinājums, jo viss taču ir labi. Jā. Mēs dzīvojam savā privātmājā, mums neko nevajag, jā. Bet šāds pasākums noteikti izvilina ārā cilvēkus un liek, tā kā sanāk kopā un svinēt šos svētkus. Jā, uz to mums jāiet, lai mums arī notika. Tas arī piesaista apkārtējo cilvēku interesi pa apkaimi. Jā, to mēs darīsim. Vēl tāds man kutelīgs dabas jautājums ir par apkaimi biedrību kā tādu iesaisti pilsētas politiskajā dzīvē, jo skaidrs, ka bez tās iesaistes ar pašvaldību un politiku tāpat nekur tālu nevar tikt. Tur var rakstīt vēstules, var cīnīties, var tā, bet slikts ir tas kareivs, kurš negrib būt pa ģenerāli, un tev kaut kādi tie soļi jāspēr ir tajā varas virzienā. Un, cik es saprotu, Rīgā no apkaimi biedrībām arī ir cilvēki, kas ir vēlēti deputāti. Nebaidīšos šī vārda. Ja? Un, kā tas lēmums tāds ir nonācis, kad tas ir jādara, ka jāiet tajā politikā iekšā, jo varbūt pilnīgi pietiek, ka apkaimes biedrība, ja mums, piemēram, šeit kolektīvai vēstulē pietiek 300 laikam paraksti, tad sūtam tik vēstules un skatāmies, ko deputāti lems, jo deputāta darbs jau nav, viņš jau arī ir, nav neko vienkārši. Tas jau nav tā kā pamatdarbs, tu esi, varbūt jādara katram kaut kādas savas lietas, un tā deputātēšana jāuztic tiem, kuri to ļoti grib, bet ja tu no savas apkaimes nevienu nebūs tev pārstāvs tur, tad ir grūti. Šobrīd tā divējādā situācija. Kā jūs tur Rīgā nonācāt pie lēmuma, kad ir jāiet tur augstāk, tālāk un dziļāk? Katram noteikti tas lēmums bija savādāks. Atceros pirms pagājušajām Rīgas pašvaldības vēlēšanām, kuras notika 20. gadā, bija tāds izšķiršanās mirklis. Es pats uz to brīdi biju jau 5 gadus vadījis Čiekurkalnu biedrību. Un, bija tā sajūta, ka
es varētu noteikti pirmkārt savai apkaimē un otrkārt arī, protams, tālāk pārējām apkaimē biedrībām palīdzēt, ja es būtu tur iekšā Rīgas domē. Un tas mirklis bija pateicīgs, tā vara bija sašūpojusies, tās bija ārkārtas vēlēšanas, atgādināšu. Mēs toreiz Rīgas apkaimju aktīvisti uztaisījām tādu nelielu kodolu, kuram iedavām skanīgu nosaukumu Rīgas līga. Tur bija 5-6 cilvēki, kuri bija gatavi iet iekšā un kandidēt uz vēlēšanām. Jāteic, ka tas mums beigās arī ļoti labi izdevās. Arī jūsu padevīgais kalps kandidēja šajās Rīgas domas vēlēšanās un veselus 5 cilvēkus no 6 toreiz arī ievēlēja. Gan no dažādiem sarakstiem, bet jā, mēs esam iekšā šobrīd Rīgas domē un mēs varam arī, protams, palīdzēt gan savām apkaimēm, gan citām apkaimēm biedrībām, lai viņas pirmkārt tiktu sadzirdētas, jo bieži vien nenonāk arī tik tālu, ka tevi kāds ir gatavs uzklausīt. Jāteic, ka šobrīd Rīgas domē arī uzreiz tika izveidots pēc mūsu ievēlēšanas tāda Rīgas apkaimju attīstības komisija, kura ir gan konsultatīva, bet tomēr tā ir iespēja man kā šīs komisijas vadītājam sapulcināt pie sarunu galda gan ieinteresētās apkaimju biedrības primāri, gan arī attiecīgi domas pārstāvis, doma departamenta pārstāvis un šo te jautājumu izdiskutēt. Restīvi, tas slieksnis ir pazemināts tik zemu, ka tu vari viņu ļoti viegli pārkāpt un tik klāt pie tiem lēmējiem, kuri var ietekmēt šo te procesu vai kā minimums var iedot tūlītēju atbildi. Un tev nav jāiet ar pastiept roku, jāraksta tur neskādas vēstules, jāvāc neskāda parakstu. Vienkārši piesaka savu jautājumu Rīgas apkaimju attīstības komisijai un reiz mēnesī mēs sanākam un tad šos jautājumus varam likt dienas kārtībā un izdiskutēt. Un turklāt izdiskutēt pēc būtības. Tur jau vairs nav atrakstīšanās. Tā ir klātienes saruna, kura tiek protokolēta, kura tiek ierakstīta. Tur piedalās Rīgas domas deputāti. Tas tāds nopietnas līmenis ir. Manuprāt, caur šo mēs esam palīdzējuši apkaimju biedrībām iegūt lielāku svaru, ka viņas tiek uztvertas nopietnāk. Man liekas, ka vispār šī doma ir raksturīga ar to, ka tā kā daudzās vai vairākās partijās kandidē šie te apkaimju biedrību aktīvisti, tad nav vairs iespēja apkaimju biedrības marginalizēt vai pastumt malā vai kaut kādā veidā viņas ignorēt. Jūs no tiem 6 deputātiem 5 katrs savā, jā? Negluži, ir vairākās, kas ir nebija tā kā visi no vienas partijās, jā. Ok, tā jā. Interesanti, jā, tā tur mums laikam tas vēl ir ceļš ejams uz to, lai tās apkaimnes biedrības pirmais, mēs domājam, jāattīst vispār tās apkaimnes biedrības kā tādas Jelgavā, jo arī rajoniņi ir daudz un iespēja ir. Uģi, es gan gribēju mazu remarku pielikt klāt, ka tad, kad es veidoju Čiekurkalnu biedrību, man neprātā nebija doma, ka es pēc 5 gadiem kandidēšu pašvaldību vēlēšanās un kļūšu par deputātu. Noteikti nē. Bet dzīve kāja savu ceļu, un tas izvērtās tagad tās loģiskas attīstības ceļš. Mēs šobrīd arī esam tādā jautājumu priekšā, darīt tā, nedarīt tā, piedāvājumi it kā ir, bet vai vajag un ko tas dos, vai nav pāragru, ir daudz jautājumu. Mans ieteikums noteikti, ja ir tāda iespēja, noteikti startēt. Paldies, ņemsim vērā pieredzējošākus biedrus. Katrā ziņā paldies, Kaspar, par šo izsmeļošo informāciju. Es ceru, ka mūsu skatītājiem, klausītājiem arī tas būs interesanti, ka mēs neesam nekādu jaunu riteņu izdomātāji, ka tādas lietas strādā un ir diezgan labi attīstīts. Ceru, ka arī turpmāk nelieks savu padomu. Vienmēr laipni. Vēl ko es gribēju piebilst, Kaspars ir
cilvēks, kurš ir izdomājis Jelgavas līniju apkaimes biedrības logo. Jā, ir tāda lieta. Tev arī mākslinieciski ievirs ir. Tas ir mans tā kā maizes darbs. Jā, esmu grafiskais dizainers. Skaidrs, mēs varbūt varam uzdāvināt Kasparam no sevis arī tādu, lai tu redzi savu logo arī rīt kafijā. Paldies, liels. Skaisti. Ziniet, kas mums vieno? Līnijas. Jums līnijas, mums šķērs līnija. Pareizi, jā, Čiekur kalnā ir līnijas. Tāpēc tev tik labi sanāca, ka tu zināji, kas ir. Jā, es sajūtu to. Labi, paldies, Kaspar. Paldies. Un tiekamies. Jā. Tiekamies. Un kā otru viesi mums šodienas raidījumā esam uzaicinājuši Kristiānu Rozenvaldu, kuru es zinu, kā mēs esam kopā kaut kad spēlējuši skvošu. Ja es tā pareizi atceros, kaut kad te Jelgavā, tajā, kur ir tie skvoši. Fitlandā. Jā, bet tagad, cik es zinu, tev no skvoša uz vieglākiem tiem, pa ko jātrāpa uz badmintonu, es pārgājis. Jā. Tā kā Kristiāns ir arī, var tā teikt, ka tas ir tāds polittehnologs, public relation, polittehnologs, un cik es atceros arī no jaunības laikiem, kad tu daudz biji saistīts ar kaut kādām politiskām aktivitātēm un procesiem, kas notika Latvijā. Nu, tā var teikt. Sabiedriskās attiecības vairāk, bet tas vienalga, kā mēs to nosaucam. Man tas vārds polittehnologs nepatīk. Bet skaisti skan. Skaisti, ir tāds... Viņš rada tādu nedaudz tehnisku procesu par politiskiem, jo man gribētos, lai tas būtu dabiskāks. Tehnologs nozīmē to, ka tu to sintizē kaut kādā veidā, kas, protams, arī nav bez tā, tas tā notiek. Bet gribētos tā izvairīties. Gribētos dabiskus procesus vairāk. Bet, piedod, es negribu iejaukties tavā. Un sabiedriskās attiecības izklausās forši. Jā. Jā, man arī Aleži vienmēr ir paticis skatīties procesus, analizēt, kā viņi notiek, kāpēc viņi notiek, jo katram ir kaut kāds likumsakarības, kāpēc tā notiek. Jo man arī pēdējā laikā daudz ir tā, ka pirms kaut kur es iesaistījies no malas liekas, kas tad tur, kāpēc tur tā, visi tur, kā tur saka, dīvāni eksperti līmenis. Kad tu pats iesaisties, tev pilnīgi savādāk tas viss parādās. Piedod, bet tu man uzrunāji, tu man uzrunāji par to, es tev vēršu, kā es gribētu salīdzināt priekš sevis to pasākumu. Tas tā kā pārtiks tehnoloģiem, kurus te mūsu Jelgavā. Nē, jo viens tāds ir būt kulināram, ka tu paņem no foršiem dabiskiem produktiem, sagatavo foršu produktu. Un tad ir forši. Ja tu tajā brīdī ja tas tehnoloģiskais process tev vairāk asociējās ar kā daudziem, ar tādu gan izvēju E24, 54 un pārējo pielikšanu, un tādu tiešām sintizēšanu, tad es teiktu, ka tā ir tādēļ, kas man no tā viss nepatīk. Sagatavot foršu produktu, izplānot, kādam tam būt, palīdzēt sagaršot labākos, kas tur iekšā forši. Bet te bija, ka tu uztaisi aveņu zaptas vietā, nevis aveņu zapti, bet kaut ko līdzīgu aveņu zaptē, kā tas bieži vien notiek mūsu politikā. Tad tā ir tādēļ, kas man no tā viss procesa nepatīk, bet arī ne bez tā dzīvē ir gadījies. Tad man tas polittehnologs ir tādā augstākajā pakāpē, nevis tur aveņu zaptē līdzīgi. Tev no priekšā, kas tev sabojā to pasākumu. Jā. Man liekas, tas tāds profesionālitātes rādītājs, ka tev tā... Ko vēl vienu iespraudumu vēl? Jā, protams. Ābrams Kleckins savulaik mācīja, tas bija viņa viens no ģeniāliem jociņiem, ka vislabāk ir analizēt filmu, kur tu neesi redzējis, jo iespēja netraucē. To pašu var teikt arī par dziesmām, tavā jomā un tā pārējās lietas. Es neredzēju Tautas meitas pēdējā Eirovīzijā, līdz ar to man iespēja netraucē. Ja? Var forši komentēt līdzīgi kā tavs cits pasākums. Tas pats ir par tādu vēl politehnologiju. Piekrītu. Jelgava ir liela pilsēta, un mēs savā tajā līnija rajonā esam izveidojuši tādu apkaimes biedrību. Kā tu skaties, vai šāds formējums vai šāda biedru kopa var kaut ko panākt vairāk, plašāk,
savai tai apkaimēji attiecībā, protams, mums jāsadarbojās ir pamatā ar pilsētas vadību, arī sava saliedēšanas kaut kādā, vai tās biedrības ir tas instruments, ar ko var veidot kaut kādu tādu saliedētību. Nav jau tā, ka es par biedrībām nekad mūžā neesmu domājis. Viens no projektiem, kur mēs varam piesaukt pat Jelgavā, ir arī tomēr kaut kādi pāris gadi bija pavadīti arī vietējos mēdījos. Man piederēja kā tocējos jelgavnieki. Un, līdz ar to nav tā, ka es nebūtu neko analizējis, kas notiek mūsu pilsētas ielās un tā. Es teiktu drusku no otras puses. Biedrība nav temats, par kuru runāt. Biedrība ir līdzeklis, kā risināt noteiktas vajadzības attiecīgajā vietā, rajonā, līnijās, nezinu, eksklāvā, anklāvā un vēl kā savādāk viņi varētu nosaukt. Vispirms būtu jāizdomā veidu, jeb jāsaprot tās vajadzības vai un kādas viņas ir. Tas, kur es redzu Latvijā problēmu, tas varētu būt tas pats, ko mēs runājam par tām tehnoloģijām, jeb tehnoloģiem, ka ļoti bieži ir tā, ka mēs saredzam atsevišķus individus, kas arī nav slikti, uz tā viss balstās, kuri rada platformu, ka šajā gadījumā būtu biedrība, un tad savukārt meklē tai biedrībai papildus pielietojumu. Kas nav slikti, jo arī ar to var iesaistīt cilvēkus procesā. Bet primārais jau tomēr ir tās vajadzības, vai viņas ir un kādas viņas ir. Es uzskatu, ka jebkurā reģionālā klasterī, vienalga, vai tā ir līnijas, manā gadījumā es dzīvoju noslēgtā teritorijā, ko saucās depo, un tad, kad mēs braucam uz Jelgavu, mēs sakam, ka mēs braucam uz pilsētu. Tad mēs vispār esam kaut kur nebūt. Ja tu esi ieraudzījis Jelgavas kārtu, viņi noslēgta ar dzelzceļu, tur ir viens izbraukšana ārā, tur caur 5. bērzu un 7. pagriezienu. Līdz ar to mēs braucam uz pilsētu. Un, protams, ka arī mums ir savas vajadzības, kuras mēs risinām. Jautājums par to, vai mēs dibināsim biedrību, domāju, ka nē. Visdrīzāk, varbūt kādreiz kāds dibinās, ja kāds uzrādīsies aktīvists. Mēs esam izveidojuši Facebook grupu, kurā mēs tur kaut kādas lietiņas pasīvi apspriežam, gadījumā ikās. Bet jebkurā gadījumā jau var teikt, ka mums ir kaut kādas vajadzības, kuras mēs risinām. Vai viņas ir tādas, ka saulē kāds cilvēks aktīvists uztaisīja, ka visam rajonam iebraucot ir depo 30 km ierobežojošās zonas. Piemēram, pēc lieta. Mēs vēršamies pie autobusu parka ar piebildi, ka mums būtu labāk, ja tomēr autobuss pienāktu pie skolas 4. Tā kā es atceros, man tur pašam bērni mācījās. Piemēram, pēc, lai viņš ienāktu nevis 2 minūtes pirms zvana, kad tur pēc tam direktors un vietējais municipālais policists trāmda tos bērnus par to, kāpēc viņi nelaikā, bet tomēr tā ir 10 minūšu rezervīti, varbūt savienot kopā ar vēl kaut kādu skolu. Pieskaņojoties pārējām, mums bija problēma, ka viņi netika pārbraukt, vai ka vēl bija biežāk brauc vilcieni. Piemēram pēc. Bet es nedomāju, ka tas jautājums galvenais ir kaut kādas varas institūcijas. Man liekas, ka svarīgākie jautājumi ir tieši tie, kas ir uz vietas pašorganizētie. Piemēram pēc. Mēs esam tiešām netieši vienojušies, ka mēs uzpasējām, mums bija pāris cilvēki, kas nesa atkritumus uz Upmalu. Upmalā dzīvojot, ir Upmalas problēmas. Jums līnijās ir citas, bet līnija problēmas. Mums ir Upmalas problēmas. Tā skatā makšķernieki, kas brauc un parkojās, tā skatā, pie māju, piemēram pēc. Tad mums bija savas problēmas. Mēs viņas risinājām, un es pat teiktu, bez jebkuras varas iesaistīšanas. Ar domu tieši tādu, ka mēs to, protams, paši. Ja. Bija brīdis, kad kāds skaļāk klausījās mūziku no rītiem, bija brīdis, kad kāds nevarēja uzpasēt savu pulksteni un 9 svētdienas rītā skaļi pļāva savu mauriņu. Piemēram pēc. Bija lietas, kuras mēs tomēr viens otram zvanījām caur WhatsApp, bet mums nav WhatsApp grupas, bet vienkārši savā starpā. Tur, klausies, man liekas, kad jāpasaka Jankam, ka šoreiz pa skaļu. Ja? Tā, ka mēs tikām kaut kā galā, manuprāt, mēs viņus kaut kā risinām, bet tas citas stāsts, kad ir jāprot pašiem to darīt. Jo es atceros to, ka es iebraucu Jelgavā dzīvot pirms 20 gadiem, tad bija tā, ka tieši es dzīvoju upes pašā krastā. Man ir ekskluzīva iespēja no rīta vērot upi un tās skaistumā. Un vēl pirms pašiem sākumiem mēs gājām pa pliko peldēties, jo tad tur nebija cilvēku, vēl govis ganījās.
Upmalas tajā Palienu pļavās, un tā tagad tur vēl daudz ir piedzīvots priekšā. Bet, kā tagad atceros, bija, mēs pat nemēģinājām vienbrīd taisīt ap savu māju pie Upmalas tos visus iekārtojumus, tāpēc, ka kādi jēgi tur atnāks no rīta kaut kādi narkomāni, un tiešām tu atnāc no rīta peldēties un ierauguši ļircis. Depo rajons. Nu, tagad vairs viņš taču tāds nav, latviski runājot, bet tad viņš tāds bija. Un tad bija tas stāsts, ka it kā no vienas puses pat tie, kas dzīvo, protams, negrib, lai tur būtu tie narkomāni, bet ko darīt? Ja? Un es tagad atceros tādu ļoti simbolisku sarunu, ka kārtējo reizi, kad tu ieraugi, ka tur piebrauc gar manu māju, braucot garām, iebrauc tie dzērāji, gan izvēl pie pašas upes noparkojās, tiek izsaukta tā municipālā policija, viņus atbrauc, saķer, aizved, tāpēc, ka viņi ir pirmkārt dzēruši pie stūres, tur viss ir komplektā, tur ir, viss kubā. Un tad viens no tiem maniem kaimiņiem, viņš gan vairs nedzīvo pie mums, bet, tātad viņi tas jautājums, tu ko? Tu tagad sauksi policistu par to, ka tur cilvēki piedzerš? Jā. Kas? Jā, saukšu. Un tajā brīdī tu maini to kultūras kodu, jo līdz šim viņi ir pieraduši. Tas ir tas stāsts par to, ko tu saki depo. Tas kods jau veidojās nevis no tā, bet no tā, kādā veidā mēs pašorganizējamies, jo, ja līdz šim bija pierasts, ka vienkārši mēs dzīvojam ar tādu gan rizvēju, neteiksim, ka cietumnieka, bet tādu deklasētu morāli, kas saucās, ka tu taču visi var piedzerties un galu galā būsim ar emancipāciju pret dzērājiem. Nevis mēs liksim dzērājiem būt emancipētiem pret tiem mirstīgiem parastiem cilvēkiem. Jo es pat varbūt arī neizsauktu to policistu tad, ja viņš vienkārši būtu klusiņām vakarā piebraucis. Bet ja viņš piebrauc vēl pīpinot, un es kā tagad atceros toreiz, pie mums, kad bija bērni, pavisam mazi dzīvoja arī sievas māte, kura tur kaut kā dārzā rušinās, un tas kretīns vienkārši ņem un izmet pa pudeli, gan izvēj uz dārza pusi. Tad pasaka man, kā, lai viņi neizsauc to policistu. Ja? Var jau būt, ka vienkārši viņš būtu neizmetis to pudeli, es nebūtu izsaucis, varbūt citos gadījumos cits nebūtu izsaucis. Bet tas veids, kā mēs pašorganizējamies tā savā ciemā, ir, ka mēs zinām ārā kaut kādi alfa tēviņi, kas tur aprodās. Tad es aizrādīju tam, mans kaimiņš Igors, supervīrietis, supersaimnieks, aizrāda savukārt citam kaimiņam, kurš tur izlaiž suni ārā. Vēl kāds aizrāda par to, ka trešais kaimiņš tur bija tāds pudurīts, kas tagad ir attīrīts, vedat turieni savus būvgružus. Tā mēs viens pēc otra esam faktiski panākuši to. Es gribētu teikt, ka šobrīd Depo rajons ir viens no Jelgavas elitārākiem rajoniem. Bez ironijas to saku. Tāpēc, kad dzīvo upes krastā, ar skatu uz pasākumu. Manējā māja, kas kādreiz bija viena no foršākajām, šobrīd ir viena no nolaistākajām. Bez ironijas to saku. Visiem, tur ir cilvēki, kuriem ir smuki sakopti mauriņi, dzīvžogi, viss superīgi. Nobrauc pat upes ielu šobrīd. Man ir komentārs. Jā. Es iepazīstos pirmo reizi šodien. Un Depo rajonā es esmu bijis man šķiet vienu reizi. Bija caurlaide, ja? Nezinu, es kaut ko... Akvā viesnīcā. Neesmu bijis. Pagaid, Akva nav vienīgā viesnīca, ir divas viesnīcas pie mums rajona. Jā, tagad zinu. Iedomājies, kad mēs dzīvojam rajonā, kur ir divas viesnīcas. Bet pēc Kristiāna stāstītā man liekas, ka Depo rajoniņš vai tā mazā kopiena ir ārkārtīgi mīlīga un sirsnīga vietiņa Jelgavā. Un man sāk likties, ka ar Jelgavu līnijām mēs esam aizšauši baigi plaši, un vai tev nešķiet, ka tad mums varbūt arī vajadzētu pa līnijām tomēr sakoncentrēties un veidot šo mazo kopieniņu? Tas ir viens klāsteris. Mums ir viens veikals, viena autobusu pietura, viens globālais izaicinājums ar to savu ekokosmosu. Un tam līdzīgi. Labi, vēlreiz. Protams, starp 6. līniju pie upes un starp 1. tur ir attālums lielāks nekā starp Rīgu un Jūrmalu. Joks. Bet arī 6. līnijas sākumu un gala punktu. Tas ir viens un tas pats pasākums. Viena nokļūšana uz skolu. Tas ir viens klāsteris. Protams, jūs varat sadalīties vēl mazāk. Infrastruktūra tur ir saistīta. Viens klāsteris tas ir. Tā kā... Līnijas ir brands tādā ziņā. Jā, bet es nepazīstu savus ielas iedzīvotājus. Arī jautājums, vai viņus obligāti ir jāiepazīst? Lai mēs viens par visiem, visi par vienu? Jelgavā tā vispār ir problēma. Es tad divas lietas izstāstīšu. Jelgavā tā vispār ir problēma. Un tā nav tikai problēma Jelgavā. Mēs dzīvojam pilsētā,
kopumā, kurā vispār nav savs īstais Jelgavnieku genofons. Tad 40 nojauca, 44 nojauca, uzcēla, pārcēla, pārbrauca, universitāte, tur migrācija. Toreiz, kad mēs pie Jelgavniekos, mēs tur kaut ko reiķinājām, ka, ja nemaldos, bija kaut kā 20-30% cilvēku vispār ir dzimuši no tiem, kas dzīvo. Pārējie ir iebraucēji. Tā skatā tāds kā es, kurš dzimis Valmierā, pārbrauc uz šejiem. Līdz ar to man jau pēc noklusējuma nav tā sajūta, ka es te būtu vietējais. Līdz ar to man nav, es tos kaimiņus esmu ieguvis, nevis pārmantojis. Tā kā tas ir tiem cilvēkiem, kas būtu, ja es būtu dzīvojis savā Valmieras mājā, palicis, tad es zinātu, ka tur Emma, Stanta un Čigāni un tie visi katrs savā stūrī dzīvo, viņiem tur savu māju un tam līdzīgi. Tā ir pirmā daļa. Otrā daļa ir, ka es pat īsti nezinu, ja gadījumā tam, kam būtu jābūt platformai un šīm kopienas iespējām, ka ir iespējams kaut kādā veidā man socializēties, un es netieku atstumts. Tam būtu jābūt kā pēc noklusējuma. Tas būtu labi, ja tas tā būtu. Ja? Bet vai ir jābūt tā, ka es, Kristians Rozenvalds, kas dara arī kaut kādus publiskus darbus, ka es esmu pieejams katram savā ciemā, lai katrs nāktu pie manis un teikt, kā tev iet, ko tu dari, un es vakardien dzirdēju tev pa televizoru, pa radio, un es tagad ienākšu pie tevis papļāpāt, ko es par to domāju. Es negribu, lai tas tā būtu. Es gribu, lai pie veikala es sveicinos, un es zinu, ka viņi plus mīnus tur dzīvo. Esmu iepazinies ar cilvēkiem, ar kuriem es kopā braucu uz Rīgu ar vilcienu, ka vienkārši es zinu, ka viņi ir no manas ielas, un es braucot uz vilcienu, zinu, ka viņš iet uz vilcienu, es varu paķert viņu līdzi. Tur viss notiekās, bet vai es gribu, lai tā pārmērīgi tur visi zinātu, ka... Nē, tāpēc saku vienkārši, ka, manuprāt, tas ir tās otra lieta. Un trešā lieta ir tas, ka es pasteikšu šo godīgi, tad, kad es pārnācu uz šeit dzīvot, es ienācu nejauši. Man vienkārši draugs pārdeva pa salīdzinoši mazu cenu māju, jo viņš bija domājis viņu pārdot, pajautāju, es nevaru palīdzēt, es teicu, ka es varu, un man pašam iepatikās, un es aizķēros. Tieši tajā brīdī bērni bija pienākoši tulkojumā no krievu valodas, ja? Tā, bet man bija kaut kāds 8. 9. gads, ka es domāju, ka pirms pilns ir lielās krīzes, ka vajadzētu kaut ko pietiek. Tur katrs otrais, kuriem pasaka, kur dzīvo, depo, gan izvai, vai tev roku dzelži ir, vienalga kaut kādi visādi jociņi par tur deklasētu rajonu un tā. Kas te ir? Kas te ir un tā. Kaut gan es varēju saka tur. Un bijām tā, ka mēs aizbraucām ar kundzi uz Tartu, bija kaut kāds pasākums, zvana kaimiņš un auklīte bija palikusi mājās ar bērniem. Un zvana kaimiņš un saka tekstu, klausies, tev pie tevis tikko ienāca kaut kādi švanči, tipa narkotiku, tie narkomānu gastraļori, kas tur vienkārši meklē pirmo iespēju. Un mēs viņus pieķērām, viņi pēc tam no turienes aizgājas kaut kur citurien, un aiz trešā pagrieziena pie perimetra, tad viņi jau bija sazvanījušies savā starpā, viņus noķēra, un policisti atbrauc, un vienīgais, ko policisti mēģina darīt, nevis viņus aizturēt, ko viņi ir izdarījuši, bet pat apsargāt, lai viņus mūsējie ātrāk nenosīstu, pirms viņi nokļūst bez ironijas. Un, labi, nosist, nenosist, bet tas, ka viņi varētu atspārīt viņus un pat netīšām nosist, tam es pat ticētu. Ja? Jo viņi bija vēl kaut kur pa ceļam iegājuši kaut kur citur. Ja? Un te brīdī sapratu, Kristiāni, tā ir zīme. Nečakarē sevi. Jā, es biju jau noskatījis pat māju Lielvārdē, arī upes krastā, jo gan izvēsā, viss jau apstājies. Te ir forši, jo ja tev ir rajons, kurš savā starpā viens otru uzpasē un nodrošina to, ka te jau pamana, ka pie tevis nāk kaut kādi švanči, viņus aptur un to izdara tavi kaimiņi, tā ir vērtība, kuru tu nevari nopirkt pat par naudu. Izmanto, izbaud to, un tas mūsu rajonā, mēs to sajūtam, ka tas ir tas pasākums. Un to vajag kultivēt, tā skatās ar to, ka mēs tiešām mēģinām sevī saprast, ka punkts pirmais, ka kur es redzu, kur ir lielākā vajadzība. Spēt definēt, kas ir tās lietas, kas mums rajonā ir svarīgas. Tā skaitā, kā mēs tur dzīvojam, ko mēs gribam. Jo mēs viņas neslēpšu. Man arī varbūt pat man nebija ērti, un es pat saprotu, ka tas varbūt nav gribētos, lai būtu kaut kāda mistiskā kopiena, kurai tu esi vietējais mūsu ķēniņš, kuram es piezīmīšu, pasūdzēšos, lai tu savukārt pasūties tam kaimiņam. Man bija kaimiņš, arī foršs džeks, citādi vispār foršs kaimiņš, bet viņam bija viens brīdis, kurā viņš bija nopircis kaut kādu tur baigo zāģi, un vienkārši rūpnieciski pa dienas vidu zāģēja metālu.
Un teorētiski viņš to varētu izdarīt aiz mājas otrā pusē. Man tas netraucē. Ja viņš dara to ar skatu pret mani, tu vienkārši man tas skaļums ir tāds, ka man ir lekcijas Zoomā, jeb kaut kādas intervijas Zoomā, un es nevaru pat īstenībā izvērsties vasarā, jo man aiz stūra vienkārši ar metālisko zāģē armatūras gabaliņus. Es tā arī normāli viņam teicu, pagaidi, nevar tā. Tas nav forši vienkārši. Ja tu to darīsi aiz tās mājas, man tas netraucē. Bet tāpēc, ka tad vismaz skaņa nāk pretī. Ja dari to kaut kādā noteiktā laikā, bet lai nav tā, ka tu tagad tiešām iedomājies, ka tu vari uztaisīt pretī, tas nav forši. Tad vienkārši tu man būs spiests meklēt, čakarēt. Tad es saukšu kādus policistus, nevienu nevaram ar labu. Bet principā mēs visi vienojamies, ka tā būtu forši, ka mēs dzīvojam apstākļi, ka viņš var man pateikt, ka viņam kaut kas nepatīk. Nezinu, man bija problēmas ar maniem kaimiņiem kādreiz, jo man bija dzīvžoks, kuram suns atrada iespēju izrauties ārā. Pāris reizes, tā kā labradors izskrien, ja pirmos laikos man bija buldogs angļu. Jo angļu buldogs var pieskrien klāt un pajautā, kā tevi sauc, tev īpaši tas patīk. Un es pat teiktu, es respektēju. Man nebija tā, ka kas jūs tādi esat, jūs esat tur tipā. Kā jūs izdat, man ir kaut ko pārmest? Nē, tam ir normāli jābūt, ka kaimiņos tā sadzīvošanas formāts ir šāds. Un tie ir tie mazie jautājumi, kas man liekas par svarīgākie. Vai mēs sanāksim kopā, jo mēs viņus vienojamies viengad, ka mēs sanāksim kopā uz Jāņiem un nokurināsim vecās gultas. Forši nokurināt vecās gultas Jāņos lielā ugunskurā. To mēs vienojamies, ne jau gultas, protams, ne jau matračiem, bet es runāju tad, ir lietas, kuras tu it kā malkā nekurina, bet arī izvest ir grūti. Ne jau šīferis vēlreiz atkārtot. Tad kaut kādas tādas, mēs sametām viņus visus tādā foršā Jāņu ugunskurā. Mēs viņus tiešām uztaisījām peldvietu un vienojāmies, ka, te mēs ejam mēs, te ejat jūs, un te mēs savukārt vienojamies, ka šo peldvietu mēs ar tevi kopā, te mēs uzpasējam. Un tie savukārt meklē tur, un tad savukārt tie iet tur. Bet cik jūs esat tādi mēs, mazā kopiena? Es nezinu, es negribu te runāt par sevi kā kopienu. Es varu vairāk runāt teorētiski. Mēs piesākām runāt par to, kas man liktos svarīgi, ka mēs pat saprotam, ka mums šobrīd nevajag veidot biedrību, tāpēc, ka vienkārši ir kaut kādas pamatlietas, ka Facebook grupā viņas ir apspriest, mēs vērsāmies pie, ko nozīmē mēs, es vērsos savā pusē, viņas tagad ienāca mūsu rajonā dzīvot Graudu spēks. Viņi arī esam aktīvi, viņi uztaisīja tur caur savu veikaliņu kaut kādu pasākumu. Tad ienāca otrs veikals. Pēc tam uztaisīja Omnivu, kā pareizi. Omni uztaisīja savu pakautomātu. Tad tur ievēsās kaut kāds vēl viens pasākums, kaut kāds tur jauns lietas. Vienkārši viņus mēs apspriežam. Būs jāizbrauc pabraukāt pa depo rajonu. Es tikai jaunības dienās esmu tur. Tur ir peldvietas divas tagad. Taču uztaisīt tā promenāde. Tur viss ir superīgi. Jābrauc ekskursijā. Mums jau ir līdzīgi. Es saku, mums atkal ir tā problēma apkaimē, kad ļoti daudz lietas ir, kuras mēs savstarpēji nevaram atrisināt. Piemēram, 6. līnijas gaismas jautājums. Līnija, pa kuru iet sabiedriskais transports, nav gaisma. Un viņa tā līnija ir līkumaina. Un tur bērniem jāiet vēl. Un ziemā vispār sniegu sašķūrēt, tur pat ar normālu mašīnu braucot ar gaismām īsti nesaprot, kur jābrauc, ja tu nezini tos līkumus. Tad ir gājēji pārējais, tad ir tā pati kanalizācija, ūdensvats un tādas lietas, kuras mēs savstarpēji nevaram atrisināt. Bet mēs, piemēram, esam atrisinājuši tos pašus ātrumu braukšanas. Tas bija pirmā sanāksme, bija atnāks pie manas mājā, bija tie pirmie aktīvisti. Un viena dāma saka, jā, ka man paskrien garām, es uzreiz policijai zvanu. Viens kā tā, tu esi, kas zvana, ja? Un tas ir vairākas reizes tur noķerts. Bet tad normāli vienojās, ka pat savām ielām braucam, tik cik tur ir 30, 40, nav ko skriet. Tagad es savā 5. līnijā es redzu, ka nav vairs tie skrējēji un rallisti, kas tur brauc. Tā kā kaut kādas lietas var, ko var... Kur es redzu tos tās ir tās uzku igauniskas, ka uzdevums ir vispirms mēģināt, bet tas ir grūti, mēģināt definēt tās savas intereses, jo vēlreiz, runa jau nav par to, protams, ka es gribu braukt mājās un vēl vairāk piedot, ja gribās braukt pēc garas dienas,
Tu jau esi saplānojis, ka, tolete jau cerams, ka būs brīva, ja tu jau trinies un tā, tu jau tā, tur 30 zīme ir, bet 50, 55 jau joks. Ir taču reiz, ka tu pats brauc ātrāk. Ja? Bet tas galvenais princips ir panākt to, ka mēs tiešām priekš sevis saprotam, ka šeit mēs ir mazi bērni, ir ļoti daudz ratiņiem, domāju, kā tā līdzīgi kā jūsu rajonā. Jā. Punkts 2. Tagad tas vairs nav aktuāli. Mums visas ielas depo rajonā ir asfaltētas, izņemot vienu, kas arī nav slikts pasākums. Līnijas, man liekas, arī atvalstāts. Man liekas, nav tie perimetri. Ir, jā, tagad lielākā daļa, bet vairāk vai mazāk. Bet līdz ar to tas putekļu daudzums it kā mazinās, bet tas, kas bija pašos pirmsākumos, jau galvenais, kāpēc mēs uz 30 arī, tie cilvēki savā starpā, tas bija, es zinu, kas to ierosināja, paldies viņiem, tas nebija es toreiz. Tad ir svarīgi arī tās putekļu dēļ, un ne tikai. Ja? Un mēs it kā saprotam, ka tās mūsu vajadzības ir šādas. Tas ir tās igauņu stāsts. Viņi vienojas ar sevi, ka mēs gribam dzīvot šādi. Tas it kā pamatlietas. Nebraukt ātri, netrokšņot skaļi un neveikt darbības, kuras var kopīgi degradēt to procesu. To bišķi neizmest tur, miskastes, stūros, kaut ko tam līdzīgi. Un tad jau nākošais līmenis ir, kad tu runā jau ar kaut kādiem papildus citiem cilvēkiem, bet es teiktu, ka man līdz šim, varbūt tāpēc, ka labi, tas nav godīgi man salīdzināt sevi ar parastiem visiem cilvēkiem, tāpēc, kā tu kaut ko publiski dari, tev nedaudz ir vienkāršāk. Bet viņi esam piezinot uz to pašu Jelgavas autobusu parku un ierosinot jautājumu par to, ka padomājam. Ne jau kategoriski prasām, bet vai nevar viņas, es nezinu, kā tas jūsu gadījumā. Ja es iedomājos to pašu Jelgavas 8. līniju, vai tur varbūt, piemēram, pēc, kad autobuss iegriežās pa 4. iekšā un uzmet riņķi, ja, un līdz ar to paķer lielāku to loku. Ja. Mūsu pasākums bija, ka mums ir depo rajonā, galapunkts ir depo, tagad viņš bija pēc tās jaunās rūpnīcas un akvā. Kāpēc? Bet savukārt cilvēki dzīvo uz tās Birzas ielas pa vidu. Tas kā tavā gadījumā būtu nevis uz 6. un 4. līnijas, bet viņi dzīvo uz 5. Un tā 6. līnija un 5. gan 4. ir tā kā tādas, kāpēc viņš nebūt pa 5. līniju? Viņi tagad par to domā, kas ir normāls, un tur jau nav pretī kaut kādi pretīgie cilvēki, kas tikpa ieriepsim un brauksim pa perimetru. Tur ir kaut kādi risinājumi, viņas tur kaut kā skatās, domā, risina. Mums tur ir problēma, kāpēc viņš nebrauc tur, tāpēc tiešām tā viena iela, kas ir tā neretas, tur cilvēki, tur mašīnas, tur vienkārši nevar izbraukt, vienkārši būtu stulbi atrisināt transportu un nomest visus cilvēkus, kurus parkojās uz tās ielas, līdz ar to vienkārši tad mēs ierobežosim, vairāk radīsim problēmas nekā. Bet labi, mēs jau arī, mums ir piedāvājumi, tur, piemēram, bija jautājums par to, ka pašvaldības zemes netiek koptas. Mums tur pa vidu ir privāti mājām, ir pašvaldības zemes. Viņi atnāk vienu pusi grāvim nokopj, otru pusi naudas nav nākamgad. Tad mēs gājām ar priekšlikumu varbūt ļaut vienoties ar iedzīvotājiem, kas tur blakus dzīvo, viņi nokopja, iedod kaut kādu atlaidi, tur nekustamā īpašuma nodoklim vai vēl, jo cilvēki tāpat to dara. Bet, baigā atsauksme tāda, kad mēs gājām, tur īsti nav. Jāiet vēl, jārunā, protams, jāstāsta, jāpierāda. Tā viena problēma. Bet to lēmēju, tā norobežošanās. Tāpat arī mēs no 20. gada cilvēki raksta vēstules. Mēs esam savākuši visas tās vēstules, ko individuāli raksta tur pa ūdensvadu, kanalizāciju, pa tām lielām lietām, kas ir vajadzīgas līnijās. Viena atbilde, copy-paste, naudas nav, varbūt nākamgad. Tagad, kad mēs aizgājām, vismaz ir iekustinājies tas atkritumu izgāstuves jautājums ir vēl. Tā kā tai biedrībai, ka iet ar lielāku to kaut kādu svaru, ir liela tā nozīme. Jo pa vienam, cik mēs redzējām iepriekš pirms tās biedrības. Protams, ka biedrība dod tev mandātu, bet atkal, bet es redzu divas lietas. Pirmā, es nepiekrītu, es dzirdēju ar vienu ausu, ja drīkstēju klausties, ko es runāju ar iepriekšējo kolēģi, par vēlēšanu procesu. Es teiktu, ka mans ieteikums būtu vienmēr neiet pašiem. Un, kāpēc? Tāpēc, ka tur ir divas tehnoloģijas. Pirmā ir gadījumā, ja tevi ievēl,
Tu, protams, vari pateikt, ka lūk, tas ir tas risinājums, ar kuru gribētu cilvēku redzēt. Bet ir iespējamība, ka tev neievēl. Ja? Un, ja tev neievēl, tad es kā ievēlētājs uz tevi raudzīšos vienmēr no augšas un teiktu, ko tu tagad runā? Tu neredzēji savu reitingu. Tev vispār neviens neatbalsta. Tā ideja ir nulle. Ja? Līdz ar to latviski runājot aizver muti un sēdi vietā. Līdz ar to tu īstenībā iegūsti pretējo efektu. Ar garantiju, ka tev ievēlēs, piedod, nav nekāda. Ja? Varbūt kādam ir, bet principā nav nekāda. Ja? Un tas ir pirmais stāsts. Līdz ar to vispār es teiktu, ka, ja tu esi atbildīgs pret savu ideju, netaisi loteriju ar viņas iespējamo pakļaušanu šim te elektorālam riskam. Pirmais stāsts. Otrais ir, iedomājamies, mēs vienmēr prasam empātiju pret sevi, bet tad iedomājies, tagad tu beidzot esi ievēlēts. Tu esi ievēlēts, tu esi viņas, nacionālists, zemnieks, vienalga, kurš tur tajā pozīcijā, un tavs oponents, kurš nav ievēlēts, ir kaut kāds tur parietis attīstībai, vienalga, kurš tur no tiem blokiem, kurš nav ievēlēts. Un tagad un mēs redzam to stāstu, kā tu ar savu darbību tajā savā biedrībā, būtībā veidot to saucamo politisko kapitālu, krīti nervā ar tām savām stulbajām idejām par to, ko tev tikai tajā līnijā nevajag, gaismas, maismas, tev priemēr viss ir nepareizi, visu mēs domē daram stulbi, tu esi vienīgais labais un pareizais. Tu jau pēc noklusējuma radi diskomfortu viņiem. Ja? Jo, protams, ka tās atbildes, kuras tev atbildē doma, viņas ir infantīlas, viņas ir domes stilā un tam līdzīgi. Jautājums numur 2, vai tajā brīdī, ja tu būtu tajā domē, viņu vietā, šajā gadījumā Stroda vai Rāviņa. Es viņus neaizstāvu, pasaka Dievs. Bet, kā tu atbildētu? Tev savukārt, tu būtu, tu esi tur baigies nacionālis, un tur kaut kādā, Rafa rajonā stabilitāte, saskaņieši krīt tev nervā ar kādiem baigiem priekšlikumiem, salīdzinoši liekas demagoģiskiem ar kaut kādu tur bērnu parku iekārtošanu. Tu viņiem vienkārši atbildētu tikpat precīzi, strupi un pretīgi, iespējams. Visdrīzāk kā latviskajā garā. Kā tu saņēmi pretī. Līdz ar to, manuprāt, jo apolitiskāk mēs esam tajā pasākumā, mēs runājam par savu kopienu. Mēs kopienā esam tas, ko mēs izdarījām, bet es vēlreiz tikai nepārbaudu, es netaisos labos padomus dot. Bet es neesmu piedalījies pašvaldību vēlēšanās 15 gadus un neplānoju. Nezinu, varbūt, ka pēkšņi kaut kas mainās, bet nezinu. Nevajag solīt, ka nē, nekad. Bet tas, ko mēs izdarījām savā ciemā, Depo rajonā, man liekas, mums bija foršs pasākums. Mēs Akvas telpā, kas bija vienīgā to bija pieejamā lielā telpa, sataisījām foršu pasākumu, kurā mēs uztaisījām Depo iedzīvotāju tikšanās ar Depo rajonā nominētajiem deputātu kandidātiem. Toreiz bija Ervīns Ābels no Vienotības, kaut kur tur es biju kopā ar Dainu Liepiņu un neatceros, kādu mums to sarakstu toreiz sauca, un kaut kas tur vēl bija. Mēs sanācām, piemēram, pēc, un vienkārši mēs runājām kā kolēģi, ko mēs redzam. Tobrīd bija problēmas, ka mēs nevarējām tikt pārbrauktuvē, tāpēc, ka visu laiku tas vēl bija laiks, kad brauc vilcienu, un vienkārši mēs nevarējām, ja skolnieks iet uz depo staciju, ja es eju uz cukurfabrikas staciju, tu nevari tikt pāri, ka tur vienkārši tur apstājās vilciens. Un tad kā likās, ko tur darīt? Vienkārši varēja vilcienu apturēt vai 10 metrus uz priekšu, labi, 10 ne, bet 20. Vai atpakaļ tā, lai tās pēdējais vagons nestāv tajā vietā, kurim jāiet pāri, bet tad ejam gar otru pusi. Ir tādas mazas nianses, kuras mēs toreiz pārspriedām. Un tas ir veids, kā izdarīt, ka tu vienkārši nevis kopiena un kā kopiena iet vēlēšanu procesā, bet savukārt tieši nē, kopiena rada iespēju būt procesā, bet viņa pati nepiedalās. Kopiena ir apolitiska. Un man tas liekas baigi svarīgi, tāpēc, ka vienkārši vēlreiz pat, ja jūs ievēlēs, no kura saraksta? Ja viņš nav pozīcijā, tu īstenībā to ar savu politisko iniciatīvu faktiski izčakarē visu iedzīvotāju labklājību. Jā, tas ir tas jautājums, kas man arī rada šaubas šajā pasākumā. Pirmkārt, es neredzu nevienu politisko spēku, kurš varētu visi gribētu paņemt tavus iedzīvotāju balsis, it kā. Es par to varu domāju vairāk, jā. Bet, un otrs ir tas, ka, ja mēs ejam pa savām lietām, es arī
skaidri saprotu, ka tas deputāta darbs nav nekas tāds, kaut kāda medusmaize tur ir, un tieši tas pats, nāks. Ja tu ej vēlēšanās, tad es teikšu, tad lūdzu paej no tām savām biedrības līnijas lietām. Ok, tu tagad nozīmē esiešu vēlēties, kurš tur ir nākošais? Kurš no jums? Tu būsi runas persona, virzītājs, nezinu, klāstera turētājs, burzītājs. Un tas būtu jāsaprot pašiem iedzīvotājiem. Ka viņi sakot, mēs negribam, lai mani iesaista šajā pasākumā. Jā. Bet ar otras puses ir jau labi, kad ir kāds pārstāvis, kas, Kāds tev būtu labums no tā, ka tu būtu šobrīd viens no atstumtajiem domas deputātiem? Tu pat kā atstumtais domas deputāts esi sliktākā stāvoklī nekā es, kurš nav deputāts. Es varu mierīgi iet, parunāties ar Ritu Vectirāns kundzi, ar Stroda kungu, ar Āviņu kungu. Ar visām mūsu vecajām problēmām, opozīcijas pozīcijas, vienkārši es pat ar viņiem varu normāli uzturēt dialogu. Kur savukārt visdrīzāk tas opozīcijas deputāts vienkārši jau ir melnā sarakstā no sērijas. Jo īpaši Jelgavā neredz jēgu. No Jelgavā tā iedzīvotāja aktivitāte, kāpēc tik zema? Tā arī uz to genofondu norakstu? Es viņu norakstu uz genofondu, bet es norakstu... Ja man būtu vairāk naudas, lielāka interese un motivācija un iespējas, es labprāt papētītu šo te precedentu, jo es neesmu ne alkohola lietotājs, ne kāršu spēlētājs. Es nezinu, kāpēc Zolē ir termins jelgavnieks, bet viņš tāds esot kāršu spēlē, kas norāda uz kaut kādu tur, zināmu cilvēku īpašību kopumu. Es šito nebiju dzirdējis. Ir jelgavnieks. Tas tāds mazs, viltīgs un īstenībā īpaši simpātisks personāžs. Un tur, tad, kad tu sāc to sajust, protams, vēlreiz, tu daudzos jautājumos var tas konfirmācija, ka Latgalē viss ir baigi mīļie un Kurzemē viss ir baigi ar, piemēram, bet tas, ka Jelgava ar savu Rīgas tuvumu, vienlaicīgi pašu Jelgavu, kas nav ar dziļām saknēm, kuru vajadzētu tā kā veidot, bet viņas vienalga nav. Ja? Jo pat pilsētas vadība lielos vilcienos nav vietējā. Tad nav tā, ka te ir tur. Es teiktu savādāk, tajā brīdī, kad es negribu neko lielīt, otrādi, bet tajā brīdī, kad piemēram pēc tur, es nezinu, Rīgu vadīja tukumnieks Staķis, jeb Rīgu vadīja Ādažos dzīvojušais bojārs, jeb Rīgu vadīja vēl kāds cits, un atšķirībā no Rīgu, kas vadīja Imantas 9-stāvenē padzīvojušais Nils, tu pat jūti zināmu atšķirību, ne tāpēc, ka tur, Krievs, Latvietis, nedod Dievs, mēs tagad vēl par politiku runāsim, bet tur ir kaut kāds, tu tomēr veido, tu nāc no šejienes. Es nezinu, kurienes dzīvo Ķirsis šobrīd. Varbūt arī no Rīgas, nezinu. Ja? Jelgavas mērs dzīvo 35 km no šejienes, kā zināms. Tā skaitā. Bet viņš jau ir 20 cik gadu. Tas cits jautājums. To lai vēlētāji. Bet tas arī tomēr tu ikdienā neesi, tu brauc no šejienes vakarā projām, tu nebrauc palikt tam šeit. Un tas ir ne tikai viņš. Es nepārmetu viņām, es varēju sakt, bet tas ir Jelgavas genofons. Viņi it kā ir šeit, un tāpat laikā, kad viņiem uzdod jautājumu, ja viņi ir Rīgā, tad mēs čurīgi esam jelgavnieki. Ja viņi savukārt ir kaut kur citur, tad mēs strādājam Rīgā, strādājam Ozolniekos, kaut ko vēl daram. Mums ir rezerves identitātes, kas tev iedod iespēju vienmēr būt nelīdz galam ar 100% saknēm tajā pasākumā. Un tev ir čurīgi. Tas, kas ir tas jelgavnieks, tev ir čurīgi zem galda visu laiku apakšā. Bet tu, kad pārnāc no Valmieras, sajūti atšķirību cilvēkos, tu uzvedībās, raksturos? Jo es arī esmu no Valmieras, es līdz 6. klasē dzīvoju, mācījos Valmierā. Es pārnācu pirmais ne uzreiz uz Jelgavu, bet tur uz Dobeles rajonu. Cilvēku bija krasi pretēji. Valmierā bija ļoti savādāk. Te bija jāpierod. Es domāju, ka mūsu vecumā, kas ir plus 50, diemžēl vecums nāk viens, tad mana bērnības Jelgava arī nebija
tik spoža, tāpēc, ka tā tomēr bija sarkanā Valmiera, ja mēs atceramies savu bērnību, nevis šodien. Tā bija sarkanā Valmiera ar 25% sveštautiešu. Ne pret sveštautiešiem ir runa, bet tas arī kaut kā ietekmē to. Mums tomēr bija daudz, ja, un mums arī bija arī pilsētas, tur ir diezgan daudz līdzības īstenībā. Bet tas, kur Valmiera atšķirībā no Jelgavas bija spilgta, ja Jelgava pēc 93, 4, 5 tika jaukta, būtībā, un tas tomēr ir destruktīvs process. Vienalga tur vajadzēja, nevajadzēja, bet viņi tika jaukta. Ja mēs iedomājam, tad bija kaut kāds cita veida klāsters, kas bija šeit. Tur kaut kāds tā rūpnīca, tur elektrorāps, protams, cukuru fabrika, keramika. Es tagad nesaukšu visus iespējamos objektus, bet tomēr bija kaut kādi citi klāsteri, kuru vietā nāca jauni, un tad universitāte, kas bija daudz lielāka nekā šodien un tā. Tad Valmierā, es pats biju līdzdalībnieks tam procesiem Greiškā un Lekā, tika radīta pilsēta un tika radīts jaunā filozofija. Valmiera pasaules naba, Valmiera vidzemes centrs, Valmiera, kur pulcē Heierdāli, Valmiera, kur rada jaunu universitāti, Valmiera, kas atjauno teātri, visi iespējamais pārējais tur vidzem. Mēs esam pasaules naba. Mums ir rokfestivāls, un pie mums dzīvo Jumprava, mums ir, es nezinu, gaļas kombināts, piena kombināts, stikla šķiedra, viss attīstās, mēbeles, ugunsdzēsības iekārtas, viss ir pacēlumā. Ja? Un tas tiešām bija stadions. Un tas, ko izdevās Kārļonkulim, kā tautā viņu sauc, tas ir tiešām ģeniāls darbs. Viņš radīja pilnīgi jaunu pilsētas ilūziju. Kopā ar tiem viešiem uzņēmējiem, no kuriem galā nevelti bija pat runas par Valmieras strīpainām mafijām, jo kuram nebija nekāds sakars būtībā. Viņi ap sevi pulcēja visus tos cilvēkus, vai skatā caur Nagli, caur Sausnīti, tad pievienojās visus bet vēlreiz, bet stākums bija šajā pašu filozofijā. Savukārt šeit, vēlreiz, tas nav ne pārmetums, es tagad negribu ļauni. Tur kāds ir pārmetījis, kad Rozenvalds tur kaut ko piekasās. Bet šeit uzdevums bija, nevis uzdevums, bet šeit tika sākumā nojaukts. Pēc tam, kaut kas arī veidojās vietā, bet arī ne līdz galam ar pilnīgu veiksmes, ja fortūnas klātbūtni. Jo tomēr amoplāns, tūlīt būs, viņa nav, lielās ugunsdzēsība, ne mūsu vainas dēļ Urala marša tur arī nav. Tirgus. Tirgus, tralalā, neviena īsta tirdzniecības centra mums arī šeit nav. Ja, jo tirdzniecības centrs nav vienkārši veikals, kurā saliek plauktos. Jo tirdzniecības centrs ir tā vieta, kas ir aprakstīta jaunajās mācību grāmatās kā tirgus jaunā funkcija. Tirgū cilvēki nenāca iepirkties, cilvēki nāca socializēties. Tur bija kaut kāds, tur jābūt savā ziņā galerija, tur kaut kāds centrs, kaut kādi pasākumi. Tu paņem Spīci kā piemēru, Plazu kā piemēru, Alfu mazāk, bet Akropolu un tā. Ja. Tas viss, kas te nav, un tas nevar. Nav tā, ka tur ir kaut kādas lietas ar pilsētu saistītas, kuras nevar ka viņas neietekmējās. Ne, tas ietekmē. Es tagad kā reizi, tas nav mans baigais varoņdarbs. Ja? Es tagad kā reizi atcerējos citu piemēru, biju izstādē un satikos ar jēkabpiliešiem, un es tur tā kā biju palīdzējis viņiem savulaik pievērsties lūsim. Ja? Kad tu redzi, ka ir kaut kāds, tajā brīdī, kad arī pilsēta bez īstas identitātes, divos krastos, nav kādi, tur nav skaidrs, par kas mēs esam. Tad tu atrod kaut kādu jaunu citu veidu, kā knifu, kā tu viņiem radi tādu bet mēs esam tā pilsēta, tu lūsi. Liekas, kas jūs? Bet mums ir lūsi, kaut kas tāds unikāls, kas ļauj tev tā kā atvelkt plecus un ar kaut kādu jaunu skatu. Jelgavā, es teiktu godīgi, mana daudzas lietas pašvaldībā ir atrisinātas, un es pat arī nedomāju, es neredzu iespēju, es tev godīgi tagad, gan izvēl kā pirmajiem abiem diviem saku, iet tādā vēlēšana procesā, pat kādam palīdzēt, jo te neko nevajag. Te viss ir it kā, jo sintētiski viss ir saražots. Mēs jau aizdījām superīgākos ledus kultūru festivālu, cilvēkiem ir superīgi, un viss tiešām bija labs. Ja? Kaut kur nebūtu centrā ir
eglīte bija tiešām smuka, parciņš, kaut kas tāds. Tas, ko ir izdarījusi pašvaldība, ir ļoti precīzi uztaustījusi tās pamatlietas, kuras citkārt pašvaldības neizdara. Ja? Un viņas izpildītas. Un pa lielam tiem cilvēkiem arī neko vairāk nevajag. Jo kāds var teikt, Rāviņš jau 25 gadus, bet un tad nav jau slikti. Kas tur traks? Lai iet. Un arī atkal no otras puses pārņemt viņu, ja mainīt tikai tāpēc, lai nomainītu. Viņš principā apmierina, var teikt, diemžēl, ja par laimi, viņš apmierina cilvēku gaidas. Tādas ir cilvēku vajadzības. Tad, kad mēs savukārt Jelgavniekos mēģinājām tos cilvēkus elektrizēt, tad gan izvērtas teikt, ko tu tur ņemies? Ko tev vajag? Kas tev tur baigi nepatīk? Skolas darbojās, kori dzied, pulciņos viss notiekās, bērni uz pulciņiem sportā tiek, transports kursē. Un tu vienā brīdī domā, bet tiešām, kaut kur ir nekursē. Ko tu tur ņemies? Viss taču ir tāds, lielos vilcienos jāatzīmē tiešām, ka tas, ko izdara pašvaldība, vēlreiz atkārtot par laimi, jeb nelaimi, bet viņi ir uztaustījusi to savu iedzīvotāju vajadzības, daļēji neslēpšu, pieļauju, ka viņi arī viņas nedaudz tehnoloģizē, jeb arī, tā teikt, sintizē, jo nav jau baigā diskusija Jelgavā, ne par ko. Nav jau arī vietas, kur diskutēt. Jelgavnieks pieder tagad savējiem, savukārt Zemgala ziņās pat brīdī, kad manā ciemā, manā Jelgavas pusē 2 stundas paliek bez elektrības, tāpēc, kad uzsprāgst transformatoru būtu, kas citos gadījumos būtu pat ziņai panorāmā, kad ir veidojot jauno rūpnīcu, uzsprāgst transformatoru būtu, kur esot ar fērverkiem, kā filmās gājis, un 2 stundas pilsēta, viss šis grajiens no otrā pusē upē bija bez ūdens, bez elektrības. Ja? Tu pat Zemgalas ziņās neatradi ziņu arī pēc tam. Viņas vienkārši nav. Ja? Jo redaktori nāks, tad ir tas piekdienas vakars, redaktoriem nākošā dežūra ir pirmdien no rīta, ja? Un ja tev īstenībā tiešām ciemā būs atomkarš, tu par to uzzināsi, neuzzināsi. Tāpēc, kad vienkārši redaktoriem neiekrita dežūras laikā. Un es arī atceros tos laikus, kad tāds arī bija uzdevums vienkārši izveidot savus Jelgavas vēstnesi, kur pēc tam tur aizliedz, neaizliedz, tas ir cits jautājums. Nav jau tā diskusija telpa. Tas, kur es redzu stāstu, es neredzu arī beigo jēgu debatēt par lielām lietām Jelgavā. Es redzu jēgu tieši vairāk redzu jēgu savā mazajā depo rajonā runāt par mazām lietām. Tur kāds tur atradzis foršu aeronavigācijas bildi no 44. gada, laikam Tomašons kaut kur pieņemsim palaidis publiku. Piemēram, pēc kā izskatījās mūsu rajons tur. Tad mēs tur satiekamies, katrs savā Facebookā kaut ko apspriežam. Bet tava māja taču vēl tur nebija nemaz, te nemaz iela nav. Tad interesanti, kas tad bija pirms tam. Tipa, kāds būs, tad, kad tur sākās remonts tajā pašā rūpnīcā, kas tur būs par darbiem, kāds, kaut kādas tādas vienkāršas lietas, kuras mēs apspriežam cilvēciski. Jums tur 6. līnijā garām darbnīcas, kaut kas tur vēl, kas tur būs, kas tur... Jā, bet tas jautājums vienmēr ir tā pirmā līnija ne īpaši interesējas par 6. Un 6. it kā sanāk braukt garām visām 5, un ir lielāka interese nekā otrādi. Kā to risināt? Mēs to iekšēji risinājam ar tādām mazām, bet es varēju sakot, tu jau neuzsacini runā par manām līnijām. Bet tiem, kas dzīvo, grūti jums iedomāties mūsu geogrāfiju, bet arī, ja tu iebrauc depo rajonā, pirmā ir Neredzes iela, kurā ir 5 stāvēnes ar 6 kāpņu telpām, ja nemaldos, kas vispār ir atsevišķi klāsters. Kas arī īstenībā ir labs stāsts, ja tur ir sava vajadzēja WhatsApp grupa, viņiem ir savs burziņš, viņi arī diskutē par to, kur nopilnīt mašīnu, tur ir savas problēmas. Bet viņus, es domāju, viņi nezin, kur es dzīvoju. Viņiem tas mans, varbūt kāds ir izgājis pastaigā ar suni. Varbūt, bet principā es dzīvoju tur, Upes malā. Upes malā, kas ir, priekš viņiem kilometrs, kas īstenībā ir daudz, ja tas ir kilometrs prom, tā kā jums uz to 6. līnijas pusi. Bet tad, ja tur pēkšņi parādās teksts, ka Akvā ir jauna kafejnīca, Akvā ir iekopta jauna peldvieta, tad tu ar to savu suni bez suņa, ar to savu vīru bez vīra, ar bērnu bez bērna aizies tomēr,
laiciņš foršs, sestdienas rīts, kaut ko darīt tā kā vajadzētu. Pulkstenis ir nepulkstenis ziņo par to, ka jāaiziet tos 1000 soļus, 10 000, nu tu uz to pusi varētu tā kā aizstaigāt. Nu. Un bet vai to mudinājumu? Mudinājums ir ziņa par to, ka turpiņasim ir atvērts jauns veikals. Kafejnīcā tagad ir darbojas arī kafejnīca. Kaziks arī šogad spiedīs ābolu sulas. Nu, viņiem ir tas savs spiedējs, un visi tādēļ, uzzina, ka Kaziks spiedīs sulas. Nu, ir kaut kāds, ja vēlreiz, kur man, ja tā vieta, tā platforma darbojās, tā interneta, es teiktu, ka es labprāt skatītos dzīvodam 4. līnijā, jo es remontēju mašīnu 6. līnijā. Savulaik, man tur nomainīja motoru. Nemaz nebija slikti īstenībā. Tāpēc, ka pavisam var kaut ko sūdzēties, bet viņš tā izdarīja. Kaut kādas sūdzības bija arī, internetā bija, bet pēc tam apstīju, ka visiem ir sūdzības. Ja man būtu jāremontē mašīna, man taču jābūt tomēr uz stulbam, lai no 4. līnijas viņu dzītu uz rafu. Jā. Ja tu vari vienkārši aizdzīt viņu gan izvaira stumšanu līdz 6. līnijas galam, tur ir kaut kādi 5-6 tie džeki, kas tās mašīnas remontē. Nostāviet viņu tur un pēc tam ar kājām aiziet viņiem pakaļ. Ja tu zini no 4. līnijas, ka tā opcija tev tur pastāv. Nu. Ja tev aiz stūra ir kāds, kurš, viņas nezinu, man kaimiņiem ir šuvēji, pie kuras brauc kāza klēķis šūt arī no 1. līnijas, no 6. Bet vienkārši ir stulbi man braukt pretī uz centru, ja es varu aiziet to izdarīt pie konkrētās kaimiņienes, kur tu izdarīsi daudz foršāk. Bet galvenais man zināt to pasākumu. Es saku... Un es teiktu, tad priekš tam ir Facebook grupa īstenībā, bet bet tā Facebook grupa savukārt jūsu gadījumā ir kā rīks. Vienkārši primārais ir, ja biedrība ir nodibināta, tad, protams, tad ir jautājums kā. Bet vēl viena cita lieta, kas man liekas ir baigi svarīgā. Un tas, ko es teicu kolēģim Lejā, pēc jūsu iepriekšējās sarunas. Protams, ka foršāk elektrizēt iedzīvotājus uz biedrības tapšanu un iesaistīšanos ir kaut kādas problēmas. Jo stulbāk uzdās dome ar kaut kādu kosmosu, jo lielākas ir vajadzības apvienoties. Kas nav slikti, bet ko es tur saredzu, ka tas ir sintezēts risinājums, kurš ir mākslīgs īstenībā, kaut gan dabisks, ierosinātājs, bet mākslīgs apvienotājs, kuram ilgtermiņā pat iespējams tas pendels efekts, ka viņi tagad cilvēku atslābs, būs vēl lielāks uz atpakaļ nekā man bez tā ierausta. Jo tie galvenie jautājumi, kas cilvēkiem ir svarīgi, ne jau tas, kā jūs, jo tas, kas notiek tās biedrībās, tad sākumā tu elektrizē viņus ar bailēm, par kaut kādu kosmosu, par kaut kādu jaunu objektu, kas tur kaut kur cels, nedod Dievs, tur būs kaut kāds jauna rūpnīca, un mēs apvienosim visus par to, ka mēs nepieļausim, stāvēsim, kaut kā tāpēc īstenībā būsim godīgi, neko baigi tu nepanāks. Bet tu vienkārši vismaz viņus savāks ap sevi, dabūsi sev biedrus, tu būsi priekšsēdētājs biedrībā, kurā ir daudz biedru, un tu varēsi izvilkt viņas pilsētas gājienā, teikt, ka tie visi ir tavējie. Jociņš, spociņš. Bet lai tu viņus pēc tam uzturētu, tev būs baigi daudz vēl vairāk jādarbās. Tu visu laiku kaut ko tur taisīs, viņiem kaut kādus tirdziņus, kaut kādus, tur nezinu, sportu, tādus sintezētus samākslotus dažos gadījumos, ir pārmākslotus pasākums, lai uzturētu viņos dzīvību. Ai tu savukārt sāc no bez tā ārējā ierosinātāja, vienkārši viņus apvienoja. Pa īstam, ko mēs gribam pirmajās līnijās? Ko mums pa īstam vajag? Jo tās pamatvajadzības jau nav pat tā ietve. Jo īstenībā tie cilvēki pat dažkārt neaizdomājas galam uz priekšu. Jo mēs arī pie sevis bijām domājuši. Nedod Dievu, tad mums ievilka asfaltu, ieklāja asfaltu un atstāja, kā vecos laikos jābūt. Un es vienkārši iedomājos, tu gribētu dzīvot Satiksmes ielā, kur tev policists izčakarē no rīta par to, ka tu 7:30 novāc ielu, lai gājēji varētu pa viņu iet uz darbu. Bet tu aizdomājies par to, ka vienkārši Satiksmes ielā dzīvojošiem no rīta ir jāpieceļās 7:30. Savā privātmājā tev ir savi bērni uz skolu jāpalaiž, pašam jāpieceļās. Tev jāpieceļās 7:30, jeb 7:00, lai 7:30 būtu notīrīts sniegs uz tavas ietves. Jo tu viņu nenotīri, tev brauc garām policists un nostrāfē noteiktā naudas summā. Tu gribētu tur dzīvot? Vai tu gribētu ietvi?
Es negribu. Čurīgi, es negribu sev ietvi. Jelgavnieks. Varbūt. Es negribu sev ietvi. Es dzīvoju šobrīd savā mazajā foršajā depo rajonā, kurā ir no vienas puses, ir lietas, ir ērtības, kuras tu it kā prasi, lai man notīri ietvi, jeb lai man būtu ietve. Kas jūs padomājat uz vienu soli uz priekšu? Es kā piemēru to sāku. Es negribu ietvi. Es gribu savu stūrīti, kur man nolikt 2 mašīnas, es pats viņas notīrīšu. Un vēl daudz tādas lietas, kuras varat kā piemērs to pateikt. Vai tu gribi gāzi, piemēram, pēc? Mēs piemēram pēc gāzi, kaut kādas vēl citas lietas. Ir lietas, par kurām mēs bijām priecīgi par to, ka mums ieraka gaismu zem zemes. Ka tur tiešām bija bīstami, jo vienkārši katra vētra tur jau, tur gan izvēl zināja, ka būs pārāvumi. Tagad viss mūsu rajons ir kanalizēts. Jo mums vairs nedrīkst būt, bet arī viņas paši kanāli. Ja tev ir lauksaimniecības pasākums, tu gribi citu aku aiztaisīt savai. Labi, tev varbūt nemaz nav. Nav. Es lasījums tajā, kā tāpatās nāk brūns ūdens. Tas, kas bija tā TV sižetā. Bet es gribētu, lai man paliek tā aka. Es tev kā piemēru to saku. Es gribētu, ir lietas, kuras tev jāsaprot, tas, ko es redzu, svarīgāk, lai tev ar tiem iedzīvotājiem būtu nepārtraukts tāds foršs, kur tās pamatvajadzības, kur viņi tiešām definē, ko viņi pa īstam grib. Tas galvenās pamatvajadzības, kas ir tiešām, netrokšņojam, braucam mierīgi, pārdomājam, palīdzam viens otram gadījumā, ja tur tiešām ir kaut kādas lietas. Es pat piemēru pēc saku, tiešām varbūt, ka mūs ir kaimiņi, ar kuriem, man tagad ir saplīsus mašīna. Lai viņas, varbūt, ka man ir kāds brauc no Rīgas, kāds brauc uz Rīgu, būtu forši zināt, kaut vai tās aptunās informācijas lietas, ka vienkārši, ja tev ir vakaros, tāpēc, ka tev nav jau viss, es nezinu, kā pa jums līnijā, jums, man liekas, pirmais autobus tur ir līdz galam, jā? 1. 8. Jā, bet viņi ir ilgi, man liekas. Viņas manā gadījumā, ja nemaldos, man pēdējais ir 9. Es pat pēc kultūras nama nemaz nevaru aiziet uz savādu. Tas kādreiz no mēģinājumiem, kur man beidzās ap 12. vēl mana jaunībā gāja, no teātra mēģinājuma braucām gāja vēl autobusu. Tagad laikam neiet. Neiet. 9, man liekas, kāpēc pēdējais. Ir tādas mazās lietas, kas ir tiešām svarīgas, kuras tu gribi. Bet es pat teiktu, ka tās svarīgākais nevis ir tas, ko mums vajag. Jo tad tiklīdz mēs sākam runāt, ko mums vajag, mēs nonākam jau pie tās patērētāja sajūtas. Jo tas pirmais gan izvēr, kas ir grūtākais, sanākt kopā un izdomāt, kas mēs esam šeit. Jo tas genofons, viņš nav vienāds. Jo ir cilvēki, es varu sakot, es ļoti atceros to pirmo vasaru, kurā gandrīz vai tas mans kaimiņš nesaukšu tautību, nesaukšu nodarbošanu. Tad viņam tas teiks, bet tāds, tu ko gribi, lai katrs tev nāk garām un saka, labdien, kungs? Un tu saki, jā. Jo vienkārši līdz šim bija pierasts, ka vienkārši, tur tas un tas ir dzērājs, un viņš tur kaut kur stūrī, nezinu, tur kaut ko tur ārdās, ka mēs to visu respektējam. Un es saku, nē, mēs negribam to respektēt. Mēs gribam, lai viņš jūtās. Tāpēc jautājums, kam jājūtās diskomfortā? Jā. Tev, kas dzīvo, jo mēs majoritāti esam vienājušies, kad mēs gribam dzīvot šādi. Jo, protams, ka vēlreiz ir tie izņēmumi. Vienkārši, ja man bērnam ir izlaidums, tad es eju pie kaimiņiem un saku, es šodien līdz 11. vakarā skaļā paklausīšos. Ja es vasarā strādāju savā terasē, tad, protams, kad ja tie cilvēki guļ pie vaļējiem logiem un dzird, kā skaisti vecos laikos stārķi kopojās, ir tur kaut ko tur knabinās, ja? Tad Kristiāns Rozenovs, kurš klusām, ļoti klusām. Ar perforatoru. Nē, klausās fonā, datoru klausās fonā kaut kādu tur YouTube diskusiju. Viņš arī var traucēt. Un tad man likās stulbi diskomfortā likt austiņas naktī. Tāpēc, ka kaut kādā, nezinu, man nepatīk. Man likās, ka tur tīģeris, čūska, jeb kāds cits Jelgavas lūsis, ja? Tad diskomforts. Bet es uztaisīju mazu tādu tumbiņu, kas vērsti ir uz to otru pusi, kaut kā apgāja tiem kaimiņiem pajautāja, teica, ka viņi pat nav dzirdējuši, ka viņi ir, tad drīkst. Bet ir kaut kāds lietas, ka tu vienkārši apgat, ka Rozenot, tu dzīvo tajā sociumā, kurā cilvēki dzīvo
noteiktos apstākļos, ka viņi darbojās šādi, un mēs darbojamies šādi. Nu. Mēs gribam iet pa ielu, un mūsu principā ir vienošanās, ka gājējs ir prioritāte. Ka vienkārši viņas pa manu upes ielu tagad nobrauks. Tad tur vienkārši nedomājas, pa upes ielu kādreiz varbūt nebija, bet šobrīd es tā, sēžu vakarā skatos, tur ir kaut kādi, paiet 5 minūtes, iet kāds garām. Bērni, ģimenes, mammas ar ratiņiem, mums nav trotuārs, tad priekšroka ir šiem, bet tas ir tas, kas tiek izrunāts. Mēs saprotam tās savas vajadzības. Un mums jābeidzam novela. Lielā problēma, kas ir Latvijas politikā, tagad atgriežoties no mazā uz lielo un lielā uz mazo, nav tā, ka mums būtu stulbi priekšnieki un tie gudrākie vēlētāji. Mūsu vēlētājs ir, diemžēl, un tas ir arī tas, ka tā Jelgavā, stulbāks nekā mūsu ievēlētie, un tā liela atšķirība, kas parāda to briedumu sabiedrības, ir nevis par tā, kā pret tevi izturās vara, bet tajā, vai vēlētājs ir bijis spējīgs definēt savas intereses un vajadzības, un to var darīt tieši tā skatā ar biedrībām uz vietas. Mēs palīdzam viens otram saprast, ko mums vajag, tā skatā no domas. Ja tev nav, ja tu neesi definējis, ko tev vajag, un tās definīcija nav stabi uz 6. ja 15. līnijas, ja tur, es nezinu, krūmus izgriezt un tam līdzīgi. Tā ir ļoti tehniska lieta, kur tur vispār nav vajadzīgs pat domnieks pa lielam, izņemot naudas pārdalītājs. Bet tev ir jādzīgs saprast vienkārši tiešām, kas ir vajadzības, ja mēs runājam par Jelgavu. Kas ir pilsēta, kur mēs viņu virzām, vai mēs viņu sintētiski kultivējam, tipa pilsētu izaugsmi, piemēram, ko tas nozīmē. Tas ir tādas lietas, kas nav, es domāju, par tos lozungus pat neviens nav aizdomājies. Ko mēs to esam pateikuši, kāds ir tas, kur mēs ejam, kas mēs esam, kādu mēs gribētu savu pilsētu pēc laika. Viņi ir, nezinu, labs guļamrajons, laba iekšējā darba vieta, labs kultūras centrs. Ko mēs gribam šeit radīt īstenībā? Kas ir tās pamatvajadzības, jeb lietas, kuras mēs gribam sev sapulcināt? Mēs viņus neesam definējuši. Mēs viņus sakam, mēs izvēlamies pēc principa, nezinu, rāviņš, it kā, jā, bet nemaz nav slikti, nacionāli, kaut kā, katram tie parametri, kaut kādi te, es pat teiktu, viņi ir dīvaini. Un tajā brīdī, kad tev, un tas ir tās otrā lielā problēma, tas, kas vispār vēlētiem kopumā Latvijā ir. Ja pieņemsim, es piedošanu īsi mēģināšu. Bavārijā mans etalons, Kristīga sociālā unija, 5 miljoni iedzīvotāji, 180 000 cilvēku dzīvo partijā, iesaistīt partijā. Tad vēlreiz 180 no 5 miljoniem iedzīvotāji, tad vēl paņem nost jauniešus, iebraucējus un tam līdzīgi. Tur gan izvēl sanāk, ka plus mīnus, tā katrs 20. ir partijas biedrs, uzvarētāja partijas biedrs, un pārējie ir citās partijās. Līdz ar to, kad tu ievēl šo pasākumu, tu jau nosacīt zini, ka tas ir manējais, tas nav manējais. Ja tu ievēli, ja es neesmu vienā partijā Jelgavā, un tu neesi vienā partijā, tu ienāc partijā, tu novēli par mazāko ļaunumu. Tipā tur, nezinu, par kaut vienu no kuriem. Un tev jau rītdien ir sajūta, ka tie nav tavējie. Tu jau rītdien sāc uzskatīt, ka tipā atkal tos idiotus esam ievēlējuši. Kā tu ievēlēt ne idiotus, ja neviens no viņiem nav tavējais? Ja tu neesi identificējis, kas ir tās tavas intereses, un pēc tam no tā, kādas tavas intereses piemeklē partiju. Mums ir otrādi. Mēs piemeklējam, ievēlētie piemeklē vēlētājus, nevis vēlētāji piemeklē ievēlētos. Un kamēr mēs dzīvojam pie šī principa, kamēr tavā biedrībā, arī attiecībā par tevi tā skaitā, viņi jau nav izdomājuši, ko viņi grib. Labi, davai ņemies. Kaut ko jau tu izdarīsi, sliktāk nebūs. Kaut ko dari līdz brīdim, kamēr tu man iekritīs nervā. Bet nav tā, ka mēs esam līnijā sapratuši, ko mums vajag. Izņemot vajadzības, ka mēs saprotam, ko mums nevajag. Labi, lampas vajag, kaut ko vēl, bet pēc būtības mēs gribam būt tie bomži, kas grib, lai viņiem ļauj gulēt vārtromē. Mēs gribam būt dzērāji, kas grib, lai viņiem ļauj dzert pa šķu. Mēs gribam būt bomži, kas izmētā, kur grib kaut kādas savas pasākumus, ir skaļi tusē un tam līdzīgi. Bet tās pamatlietas īstenībā, par kuriem jāvienojās. Es teicu, polittehnologs
uz vienkāršām lietām paskatīties pilnīgi no citas puses, un tas ir dažreiz interesanti un patīkami. Nu ko, paldies, Kristiāna. Paldies. Bija ļoti vērtīgi, man ļoti patika. Jā, paldies. Te būtu vēl un vēl ko runāt. Aicināsim. Mēs tev arī Vai būs krūzīši? sevis. Jā, paldies. Jau būs ar līnijām, ne? Jep. Nu, lai neaizmirst, ka 6. līnijā var mašīnas forši taisīt. Ko tur vēl var darīt? Labi, pēc tam izzinās. Pēc tam izstāstīs. Paldies!